Sveicināti! Jūtos kā tādā šamaņu rituālā. Ļoti tāda vienojoša tiešām spēlīte. Jūs paši zināt, droši vien, tad, kad strādājat ar skolēniem, reizēm ir tādas interesantas idejas, par kurām tu nevari būt droši, kā tas nostrādās. Varbūt būs tā, ka viņi negrib darīt, bet lielākoties, ja tu pareizi to pasniedz, un Artis to mācēja kaut kā iebarot mums tā, ka mēs visi bijām gatavi parakstīties, un tādā arī tas process notiek. Es jums varu atzīties, ka manā skolotājas dzīvē tieši tas bija lielākais atklājums. Tad, kad es 2000. Gadā sāku strādāt ar Kultūras akadēmijas studentiem un pasniegt viņiem, toreiz to sauc par skatuves runu, tad man tas lielākais prieks un pārsteigums bija, ka es viņiem saku, gulieties, un viņi guļās. Un es viņiem saku, elpojam, un viņi elpo. Un tas, ka pretī ir motivēti cilvēki, tas vienmēr skolotājiem ir īsti tāda medus maize. Tieši tāpēc droši vien arī tas temats mums šodien būs, paldies, par to, kā būt saprastam, sadzirdētam. Un par šo varētu runāt dažādos veidos, gan tā filozofiski, gan arī pētīt kaut kādus psiholoģiskos momentus, tīri no fiziskajiem aspektiem daudz ko skatīt. Varētu gal galā atkal runāt par man tiek iemīļotajiem tematiem, par mūsu balsi un tās plašumu un elpas spēku un to, kā mēs rezonējam un tā tālāk. Jo tas viss arī ir par to, kā tapt sadzirdētam. Gal galā arī skaļumam un artikulācijai ir sava loma. Bet šodien man gribētos vairāk paskatīties uz to visu kopā ar jums no tāda šķēršļu pārvarēšanas aspekta. Aizdomāties pirms mēs lecam tajās skolas kamanās un mēģinām kaut kā tā ar baudu un ar jēgu traukties cauri nākamajam mācību gadam, tad droši vien ir vērts padomāt, kādi klupšanas akmeņi mums varētu būt priekšā. Kādus akmeņus mēs savā apziņā paši protam uzvelt un kā mēs varam atbrīvoties no tiem šķēršļiem, kas mums ir visapkārt gluži fiziski. Un ja mēs būsim to visu pārdomājuši, kādi tie šķēršļi mums pašiem savā ķermenī, savā psihē, gal galā auditorijas kaut kādā norobežotībā un telpiskajos kaut kādos faktoros, tad es domāju, ka mēs būsim daudz gatavāki mesties iekšā tajā, kas mums stāv priekšā, un varēsim kaut kā vieglāku sirdi šķirties no vasaras, kas vienmēr ir tik grūti. Un noteikti ir vēlme līdz matu galiņiem vēl iegremdēties dabā un siltā saules gaismā. To tad es jums arī šovakar uzreiz pēc 5:30 novēlu, bet mums ir kopā nepilna stunda, jau 56 minūtes, un es tāpēc gribētu aicināt jūs uz tādu iedziļināšanos jautājumā, kā mums tapt sadzirdētiem un saprastiem. Un lūgums no tāda organizatoriskā būtu, faktoru puses būtu tāds, ka es vēlos, lai jūs jūtaties brīvi, un ja vien jūs nekļūsit pārāk spontāni, tad droši vaicājiet uzreiz, kad jums kaut kāds jautājums rodas. Ja tas kļūs pārāk nekontrolējami, tad es jums lūkšu mainīt spēles noteikumus un vaicāsit tikai beigās. Bet pagaidām manī ir tāda drosme, ka es varētu mēģināt varbūt šķetināt to jūsu uzdoto jautājumu arī paralēli tam, kā rit mana doma tajā noformulētajā tematā par saklausīšanu, sadzirdēšanu. Tad, lai mēs varētu tā labi sākt,
Es gribētu jums izstāstīt vienu sev tādu stipri mīļu un manā gadījumā jau diezgan nodrillētu anekdoti. Tādā cerībā, ka varbūt jūs to neesat dzirdējuši. Un padomājiet par to, ko es jums stāstīšu, no tāda līdzības aspekta. Tas vairāk tā metaforiski jāuztver, jo nebūs anekdoti par skolotājiem un par saklausīšanu tiešā nozīmē, bet būs muzikālas dabas anekdoti. Bet mēģināsim to attiecināt uz mūsu būšanu auditorijas priekšā, kas reizēm ir klase, reizēm ir vecāki, reizēm ir mūsu kolēģi. Tad lūk, iedomājieties tādu situāciju. Lido lidmašīna ar veselu orķestri. Viņi brauc kaut kādos vieskoncertos, kā tur gadījās, kā ne, lidmašīna avarē, krīt, visi iet bojā. Un tagad visi stāv pie Svētā Pētera, pie paradīzes vārtiem, garā rindā un mēģina tikt iekšā paradīzē. Un Svētais Pēters pārbauda visiem dokumentus un skatās, vai ir sarakstā vai nav sarakstā. Un visi tur trompetists bakstās virsū saksofonistam un turpat visi čelli, alti un pat harfisti ar savu arfu. Tagad pienāk, kad jau puse ir laimīgi paradīzē, tagad ir tam trombonistam reize. Trombonists gaida, kad Pēters izskatīs dokumentus. Viņš skatās, viņš saka, nē, draudziņ, tevs te nav. Tu pa to mazo taciņu lejā uz elli. Viņš ķer pie sirds un saka, nevar būt, es esmu ļoti dievbijīgs cilvēks. Tā nevar būt, ka manis tur nav, jo tā būs noteikti kaut kāda kļūda. Es vienmēr pirms koncertiem lūdzu Dievu, es noskaitu tēvreiz, un tur, tas vienkārši nav iespējams. Pēters saka, labi, man nav laika, bet labi, skatīs vēlreiz izskat tos papīrus, nav tavu uzvārdu. Viņš saka, visu tu man kavē laiku, ej tik lejā uz elli. Viņš saka, kā? Pilnīgi jau sarkans kļūst tāds nervos. Viņš saka, nevar būt, es skatos, mežradznieks jau tur ir paradīzē, un viņš vienmēr katrā koncertā kaut ko sajauc, viņš nekad tēvreiz neskaitīja. Pēters saka, redzi, draudziņ, tur jau tā problēma. Tu pirms koncertiem tikai par sevi to Dievu lūdzi, bet par mežradznieku viss orķestrs lūdzās, lai viņš labi nospēlē. Tad lūk, es gribētu, ka visi no jums, katrs savā darba vietā, esat tie, par kuriem visam kolektīvam nav Dievu jālūdz, tad, kad jūs tiekat pie saviem darba pienākumiem. Man ļoti gribētos arī būt tajā pozīcijā, ka es pat ar savām dievlūkšanām vai savu darbu un varēšanu tiek cauri, lai tiem pārējiem nav tik šausmīgi par mums jālūdzās. Tā kā šī iemesla dēļ arī uzskatīsim, ka esam satikušies, lai mēs būtu uzaudzējuši muskuļus, pārdomājuši, kas ir mūsu instrumentārijas, tā teikt, rīki, ar kuriem mesties darba procesā iekšā. Tad atļausit man šobrīd jums piedāvāt zaļā podziņa. Droši vien, vai ne? Aha, paldies! Viss notiek arī ne tikai manuāli, bet automātiski. Paldies! Tad lūk, kas tad ir tie 3 izšķirošie veiksmes faktori, manuprāt, visā tajā procesā, lai mēs būtu ne tik vien sadzirdēti, bet arī saprasti un lai mēs patiešām būtu efektīvi savā komunikācijas procesā. Mums vienmēr noteikti tā kaut kā uzlādē tas, ka mēs esam uzkrājuši zināšanas. Vismaz man pašai tā ir. Tad, kad manī rodas kaut kāds atšļuciens darba procesā, es vienmēr meklēju iespēju mācīties. Pilnīgi iespējams, ka jūs arī šeit esat tāpēc, lai kaut kādā veidā uzlādētu baterijas, varbūt kaut kādu jau vienu graudiņu no šīs dienas izvilktu, ar kuru tad pēc tam dalīties, ko dot saviem skolniekiem, audzēkņiem. Jo tad, ja tu esi ar vāju to zināšanu bagāžu, tas ir, ja katrs no mums jūtas kaut kādā brīdī pats sev apnicis un jūt, ka viņa tā bagāža ir tāda jau paplukusi, tad tajos momentos mēs baidāmies no katra iespējama jautājuma, jo skolēni tagad ir tik ļoti gudri, viņiem ir iespēja visu kaut ko ieguglēt un mums kaut kā
iegriezt ar to, ka viņi zina labāk. Tātad zināšanām loģiski ir jābūt. Un man tāds ieteikums, ko es pat neizdomāju, bet mans pasniedzējs, mans kolēģis, mīļais, labais režisors Juris Rīnieks ir teicis, ka ir ļoti, ļoti svarīgi līdz pēdējam izvairīties no tām situācijām, kur mūs kāds grib iegrūst runāt, ja mēs neesam kompetenti. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tajos momentos, ja ir kāds cits, tad mēs labāk deliģējam to, kurš zina precīzāk, kurš ir zinošāks. Varbūt, ka ja te ir kāds skolu direktors vai mācību daļas vadītāji, viņiem ļoti varētu nepatikt mans padoms. Bet ticiet man, cilvēks, kurš nav kompetents, piedzīvos fiasko. Ja viņš nepiedzīvos fiasko tās publikas acīs, tad viņš var piedzīvot dziļu iekšēju krahu, jo viņš pats jūtas tik ļoti sažņaukts tajā tematā, kaut kā nedabīgi iemests, un viņam nav faktu, nav zināšanu, nav kaut kādu tādu, nav kapacitātes par to izpausties, tāpēc labāk mums vai nu tad zibenīgi uztankoties un mēģināt ātri pārskatīt faktus, skaitļus, kaut kādas diagrammas izveidot, lai mēs jūtamies kompetenti, vai arī tad patiešām deleģējam to kādam, kurš zina labāk. Dedzība, tas ir tas valis numur 2, ko es arī ceru, ka es demonstrēju visu šīs arī turpmākās stundas laikā. Dedzība var būt, protams, falša, bet pat tā falšā dedzība reizē mums palīdz kaut kādā veidā uzjundīt mūsos to dabisko enerģiju, jo izrādās, ka cilvēkā ir tā saucamās alba emocijas. Mums piemīt tāda veida spējas, ka ja mēs ilgstoši smaidām pat pret savu gribu, tad tie muskuļi dod signālu smadzenēm, ka te ir kaut kas labs vai priecīgs, un mēs pamazām sākam justies labāk. Ir vesels tāds virziens, kas apstrīd šo pozitīvo domātāju, tādu tā kā filozofisko atzaru un saka, nē, tā var iedzīvoties kaut kādās neirozēs tikai. Ja tu tur smaidīsi, tad, kad tu negribi smaidīt, tad tas tev ir rada dziļu kaut kādu pretrunu. Es jums ieteiktu kādreiz vienkārši joka pēc pamēģināt paiet taisnāku muguru, tad, kad mums to negribas, vai pamēģināt kaut kā uzsmaidīt sev spogulī sākumā nedabīgi, bet tad sajust, ka kaut kāds prieka bāls, varbūt tāds nojaušams kaut kāds emocijas mutulis sāk rasties mūsos, un tas patiešām var palīdzēt mums tikt cauri grūtām situācijām. Ar vārdu sakot, dabūt sevī gribēšanu, gribēt runāt. Tas viens ir no kaut kādiem tiem pamat nosacījumiem, lai mēs arī tiktu sadzirdēti. Man bija skolotāja Dzintra Menziņa, un es neapnikdama gandrīz katrai auditorijai to saku, ka viņa teica tā, cilvēkam ir tikai 2 stāvokļi. Es gribu runāt, un es negribu runāt, un nekāda starpstāvokļa nav. Nav ko sev šmaukt. Nav. Ja tu nezini, vai tu gribi, visdrīzāk, ka tu negribi. Un ja tu negribi runāt, tad, pat ja tu kaut kā centīsies, vienalga tās intonācijas būs tādas nogurušas, kaut kāds temporitms būs nepārliecinoši, iezaksies, daža laba tāda nopūta, kaut kādi signāli psihofiziski no mums aiziet tādi, ka auditorija jūt, ka mēs īstenībā negribam runāt. Ko līdz mēs negribam, veidojas tāda kā siena, tāds kā bloks. Līdz ar to neviens negrib mūsos klausīties. Un līdz ar to tas dedzības vai gribēšanas vēlmes aspekts ir viens no būtiskākajiem. Vēl es varētu varbūt jūs pakārdināt, nežēlot to enerģiju un to dedzību iedarbināt allažiņu tā iemesla dēļ, ka tad, kad mēs tērējamies, labi, varbūt mēs atdodam visu to spēku tajā brīdī savai klasei, cilvēkiem, ar ko mēs komunicējam, labi, varbūt mēs izžmiedzamies kā citroni, bet ja mēs to darījām godīgi, tad pēc tam, labi, pirmais moments varbūt ir tāds, ka gribas nogulties uz asfaltu un vienkārši aizmigt, ja? Un vienkārši nemosties vairs. Bet tad, kad tu
esi ticis tam pāri, ja tu esi iztukšojies kā tukšs trauks, tajā ir liela vieta, kur ielīt jaunai enerģijai. Un pietiek iziet ārā pa skolas durvīm un ieelpot fiziski, ievilkt gaisu, ka mēs jūtam ielīst mūsos jauns enerģijas vilnis. Vai mēs apēdam konfektītu, vai es nezinu, tur kaut kādu garšīgu kotletu un paskatāmies uz maguņu. Tas enerģijas vilnis, viņš kaut kā mūsos atkal ielīst. Tīri fiziski un arī kaut kā mentālā plānā. Ar vārdu sakot, nav ko baidīties, ka mēs tagad tā tērēsimies un izsmelsimies tukši, un neviens mūs nepažēlos, neviens mūs neiedvesmos un neatdarīs ar to pašu. Nē, mums gal galā būs laba sajūta, ka mēs esam godīgi darījuši darbu. Pat ja situšies kā varbūt naktstauriņš pret stiklu, mēs vismaz mēģinājām. Būs kaut kāds azarts rīt tomēr sākt no jauna. Un trešais moments, kas ir absolūti neapstrīdams un var jau būt, ka nodrāsts, jo to tagad visi psihologi runā. Tā klātbūtnes efekta fenomens, kad mēs esam pilnīgi un totāli iegremdēti esošajā mirklī. Un es gribētu apgalvot, ka arī jūs, ja jums izdodas pieslēgties tajā mūsu kopīgi risināmajā tematā, tai domu plūsmai, kur es mūs virzu, tad varētu gadīties, ka jums ir šis pilnīgās klātbūtnes moments, jūs savā galvā strīdaties ar mani vai piekrītat vai kaut kādā veidā meklējat piemērus no savas dzīves un esat šeit un tagad līdz matu galiņiem. Un tieši šis klātbūtnes efekts rada to piepildītību un to sajūtu, ka mēs esam patiesā dziļā dialogā un notiek saskarsme, notiek citam cita sadzirdēšana un saprašana. Kas tad var patraucēt to mūsu saprašanos? Es mēģināju kaut kā strukturēt, un tie iemesli varētu būt gan tātad bioloģiski, gan telpiski, gan, kas vairāk attiec uz jūsu auditoriju, arī vecuma noteikti, jo jums noteikti biežāk nākas saskarties ar atšķirīgu vecuma auditorijām, varbūt biežāk nekā personīgi man. Jo tad, ja mēs ņemam vērā vēl arī to, ka ne visi visos vecumos uztver vienādi, tad patiešām mums nākas rūpīgāk pielāgoties. Mums būtu jābūt vēl skrupulozākiem savā savstarpējā tajā zīmju kaut kādā došanā tai auditorijai, kāda mums ir pretī, ja tie nav tieši mūsu vecuma cilvēki. Kas tad ir tie bioloģiskie apstākļi? Tie varētu būt visa veida, kas saistās ar mūsu pašsajūtu. Tādā nozīmē, ka, piemēram, ir svarīgi, vai es nezinu, iedzēru kafiju un apēdu maizīti, un man tagad ir kā mūsu Dailes teātra režisors saka, Džilis energetņiks, ja, un es varu tiešām tērēties, cukuru līmenis asinīs ir tāds, ka man nav žēl dot enerģiju un tērēt to, kas man ir. Un tikpat labi ir svarīgi, vai jūs tagad esat badā, vai varbūt jūs apēdāt 6 bulciņus un tagad dziļi to nožēlojat, un tas kaut kā dziļi tur jau jūs sāka mocīt dažu labu varbūt. Ir ļoti svarīgi šo ņemt vērā, un noteikti jūs jau dienā iedami klasē un runādami ar kolēģi auditorijām, zināt, cik tas ir traki, ja pēkšņi kaut kas ar to mūsu psihofiziku nav kārtībā. Ja mums kaut kāda iemesla dēļ nav iespēja ievilkt gaisu, varbūt esam užmieguši kaut kādu pārāk, ciešu svārkus vai žaketi, kurā nevar nemaz ieelpot. Tie ir tie bioloģiskie šķēršļi, kas mums katram ir, un jāņem vērā, ka reizēm pašā, kaut kādā rīta agrumā, ja esam satikuši klasi, tad mums nākas cīnīties ar to viņu miegainību, ar viņu objektīvo kaut kādu vēl iespējamo negatavību darba procesam un dialogam. Līdz ar to ir jāsaprot, ka
mēs nevaram vadīties tikai no tās savas pašsajūtas. Mums jāsaprot, ka viņi arī ir kaut kādā konkrētā pašsajūtā. Un vērīgs pedagogs, tāds, kurš jau gadiem strādā, pamana, kādi skolnieki atvelkas no sporta un kādā veidā, cik viņi efektīvi tad rēķina vai nerēķina, un cik labi vai tieši pretēji nepārāk viņi teiksim, kaut kā lasa un raksta sacerējumu, tad, ja bija lielais garais pusdienu pārtraukums. Tātad ir jāsaprot, ka tur ir plusi un mīnus katram no šitiem momentiem. To, ka jūs sākat mazliet tā kā šur kustēties, es nojaušu, ka tas raisa kaut kādas asociācijas. Es ceru, ka tā ir. Tad, protams, ir arī tie telpiskie apstākļi, kurus ir labi, ka mēs apzināmies, ka ja mēs esam klases priekšā, mums jāuzņemas pilna atbildība par to komunikācijas kvalitāti un par to rezultātu. Tas nozīmē, ka ir svarīgi pamanīt, ka varbūt vajag aizvilkt aizskars, lai nežmiedz dažiem acīs vai pašam nav tur jāstāv sviedru kaut kādā peļķē, es pārspīlēju. Ja? Bet mums ir jāpamana, ka brīži, kad ir jāatver loks vai kad varbūt ir jāiestājas tieši kaut kādā gaismas starā, lai mēs būtu labāk redzami. Un jāņem vērā, ka varbūt ir vienā auditorijā vai klasē, varbūt kaut kādas sienas ir absorbējošākas, tur ir jārunā kaut kādā spēcīgākā tembrālā skanējumā, lai aizskanētu līdz klases beigām. Vai kaut kur varbūt var čukstēt un dudināt, un tādā veidā ļoti jauki viņus pēc starpbrīža noskaņot kaut kādam literatūras, stundas procesam vai tam līdzīgi. Tātad telpiskie apstākļi, tie ļoti, ļoti svarīgi. Un varbūt, ka, ja kāds, piemēram, ir atnācis, šeit tas, es domāju, nedraud, bet ja ir atnācis kāds un, apsēdies krēslā, kur ir varbūt nagla bijusi un uzrāvis savu zeķi, un viņš, nebūs priecīgs klausītājs, tāpēc ir jāņem vērā arī tam runātājiem, ka tiem, kas sēž pretī, var būt visādi telpiski radīti šķēršļi, un jo tādi ir mazāk, jo labāk. Bieži es zinu, ka skolās ir tie kabineti, un tad tādi skolotāji, kuriem tā ir sirdslieta, patiešām dara visu iespējamā, lai novērstu visas iespējamās, skabargas solos. Varbūt es runāju ar šausmīgi vecmodīgiem piemēriem, jo tagad viss noteikti ir modernizēts un skaists, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Jūs droši vien pavērojat, kādā veidā iekārtot telpu tā, lai patiešām tas process būtu iespējami patīkamāks un savstarpēji atdevīgāks abos virzienos. Un tad, protams, ka tie gan audiālie, vizuālie, visi tie kinestētiski apstākļi, tie mūsu uzmanību vai bremzē vai stimulē. Un ja pēkšņi caur logu vai caur durvju apakšu nāk iekšā kaut kāda ēdnīcas smarža un visi pēc 3 stundām jau ir badā, tad viņi nespēs sakoncentrēties uz to, ko mēs stāstām. Un ir jāmēģina kaut kā to risināt, un kā, to droši vien jūs paši vislabāk zināt. Vienkārši es lieku jums aizdomāties, ļauju varbūt pavizualizēt un tā kā kinestētiski izjust to, ka jāņem vērā un vienkārši maksimāli jānovērš visi tie šķēršļi, kas varētu patraucēt. Tad, protams, ka hormoni dara savu, te mēs nonākam līdz publikas vecumam, un ja mums kādreiz gadās, ka, atnāk uz vecāks sapulcs, piemēram, pilns ar omītēm, tad ir jāatceras, ka tieši pretēji tam, kā runā ar bērniem, ar omītēm vajag decenti un iespējami spēcīgi un lēnāk to visu darīt, un tikai tad viņas tā īsti būs saņēmušas to vēstījumu. Un tempo ritms ar bērniem, protams, ir daudz ātrāks, dinamiskāks, viņi fiksāk ķer. Viņi arī, protams, var biežāk palaist šo grausi, un tāpēc ir vērts atkārtot, bet kopumā ņemot tempo ritms atkarībā, protams, no vecuma atšķirs, un to ir vērts zināt. Un, protams, ir jāņem vērā arī to, ka
hormoni arī, protams, dara savu. Es vēl līdz šai baltai dienai atceros vienu brīnišķīgu literatūras stundu, kurā man ļoti iemīļota literatūras un latviešu valodas skolotāja runāja par Raini. Un viņai bija tāda caurspīdīga blūzīte, bija atnākusi kaut kāda komisija skatīties, un viņa bija tāpēc tā īpaši uzcirtusies. Un visās runas laikā viena kruštura lencītā lēni slīd zem tās caurspīdīgās blūzītes. Un mēs redzam, ka viņa nedomā par Raini. Vismazāk viņa domā par Raini, un mēs arī nedomājam par Raini, bet vienkārši visi skatās, kā tā lencīte slīd, jo tā maliņa arvien tā bīstamāk pietuvojas tādai jau ļoti pikantai zonai. Un tad viņi izdarīja pilnīgi ģeniālu lietu. Viņi teica, jā, tas mums ir jāatceras. Nu, lūk. Un šo es arī atceros. Ja? Tā kā jāsaprot, ka, protams, ka tādiem pusauģiem daudz interesantāks ir skolotājs, varbūt kaut kāda kruštura lencīte, neatkarīgi no dzimuma, nekā varbūt tas dziļais vēstījums, ko viņi tur stāst. Nu, tā. Nu, kas tad vēl mūs tā psiholoģiski bremzē? Es pieļauju, ka jūs esat tā auditorija, kuriem tur varbūt pat nekas nekur nebremzē, un jūs tiešām ļoti, ļoti labi tiekat ar lietām galā. Kāpēc es tomēr atļāvos šo tematu tādā griezumā parisināt? Tāpēc, ka tas, ko es jums varu piedāvāt, nav viss komunikācija tik daudz ar klasi. To jūs tiešām zināt vislabāk. Jūs protat ar saviem audzēkņiem strādāt, es nešaubos, ka pilnīgi ģeniāli. Bet katrā profesijā, un jo īpaši tādā, kas saistās ar runāšanu, var gadīties situācija, kas ir īpašāka par citām. Nu, tāda, kur, piemēram, jūs vadāt savu stundu, un ienāk direktors ar televīziju un saka, nekas, runā, mēs te bišķiņ pafilmēsim, ja? Runā. Kādā veidā tajā mirklī nesastingt un kā paturēt to savu brīvību, savu pārliecību par to, ka jūs darāt lietas labu, nevajag kaut kā īpašāk iztaisīties. Tātad katram no mums var pienākt moments, kad mēs kārtojam kādu, tomēr, nezinu, tur maģistrantūras, doktorantūras eksāmenu, vai aizstāvam savu darbu, vai tiešām prezentējam kaut ko visai skolai, un tas ir kaut kas tāds, kas ir varbūt neparastāks un liek šaubīties. Tad ir jāņem vērā, ka tad, ja mēs sastopamies ar kaut kādām iekšējām bailēm un tiem šķēršļiem, dara atcerēties par sevi bērnībā. Jo ja mēs būtu nobijušies no pirmajām problēmām, tad, kad mēs bijām mazulīši, mēs tad te nesēdētu, vai ne? Visticamāk, mēs patiešām turpat arī tajā gultiņā, redeļu gultiņā būtu palikuši. Jo tad, kad mēs gājām, mācījāmies staigāt, mēs gāzāmies un paraudājām, cēlāmies augšā un darījām atkal, vai ne? Tāpat tad, kad mēs sākām runāt, pieaugušie daudz par mums smējās, jo mēs teicām visādas dīvainas un smieklīgas, muļķīgas, paradoxālas lietas. Ja mēs būtu šausmīgi apvainojušies un nodomājuši, ka nekad mūžā vairs nerunāšu, tad mēs noteikti nebūtu kļuvuši par skolotājiem. Bet nu re, kas esam? Un dara atcerēties, ka ja mums ir kaut kādi tie šķēršļi, tad mums vajadzētu iet pa bērnības taku un sajust sevī atkal un atkal to azartu, to ziņkāri. Nu, bet kā būs, ja es vēlreiz pamēģināšu? Nu, bet varbūt tagad man sanāks. Nu, bet varbūt tomēr tagad sanāks spoži. Ir svarīgi tad mazlietiņa atgriezties tajā bērnības sajūtā, jo mēs ļoti ātri sapratām, ka ja mēs artikulēsim vārdus, tad tas viss būs pieņemamāk tiem pārējiem cilvēkiem. Tad mamma nenāks ar sarauktu pieri, bet ja mēs mācēsim verbāli noformulēt, mēs ātrāk dabūsim to, ko mums vajag, nevis, ka mēs tikai bakstīsim un īdēsim. Tātad to mēs diezgan ātri apgūstam, un faktiski tā artikulēšana un tā vajadzība skaidri formulēt, precīzi formulēt savu domu, tā jau nemainās, tā visa mūža garumā paliek tā pati.
Mums vajadzētu visu mūžu censties vēl precīzāk, vēl konkrētāk, vēl rūpīgāk trāpīt tajā desmitniekā tā, lai mēs varam nocupēt tās savas auditorijas uzmanību, citu komunikācijas partneru uzmanību. Nu tad tas, kas mums ir jāpārvar, nu tālaini izsakoties tā situācija, ka mēs varētu tikt piesist krustā. Ko es ar to domāju? Tādā veidā, ka mēs nonākot citu acu ielenkumā, tiekam kaut kādā veidā tiesāti, uzlūkoti, vērtēti, kritizēti. Mēs esam absolūti gan arī caurspīdīgi. Runā pilnīgi viss. Matu sakārtojums, tas, ko mēs savilkām mugurā, kā mēs žestikulējam, cik brīvas ir mūsu rokas, kur mēs raugāmies, kā mēs veidojam acu kontaktu, kādā veidā mēs stāvam, cik mēs esam stalti. Un tā tālāk, arī kaut kāda intonācija un tempo ritms un modulācija un tā tālāk. Tas viss kaut kādā veidā signalizē par mums. Un līdz ar to tas, ka mēs nonākam šeit, viss tur ir redzams un dzirdams. Nu, nav kur paslēpties. Un tad ir bail, ka kāds ārkārtīgi mūs tiesās, kāds kaut ko padomās. Nu, tad te ir vērts atsaukt sev prātā tādu vecu nodrāstu anekdotu par ziloni, kur amerikānis, japāns un latvietis skatās uz ziloni zooloģiskajā dārzā. Amerikānis skatīdamies domā, ka tur baiglabās desiņas sanāk no šī tāda milzīga gaļas kalna. Japāns domā, cik interesanti tāda konstrukcija, tādām 4 mazām kājiņām. Šito varētu kaut kādā tādā inženieru tehniskā būvē varbūt iekomponēt. Un ko latvietis domā? Kā jums liekas? Ko lūdzu? Izbradās burkāns un tomāts. Jā. Nu, varbūt vasarā varētu šādi, bet lielākoties jau latvietis stāv un domā, ko tas zilonis tagad par mani padomā, vai ne? Nu, esam mēs tādi, vai ne? Mums viensētā dzīvojot, nu tā arhetipiski, es tagad runāju, tam latviešu cilvēkam vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, kā tad viņš aizbrauks uz to baznīcu un krogu, un nu tad savilk to vislabāko mugurā. No tām retām reizēm izejot cilvēkos ļoti daudz, kas bija atkarīgs. Tur arī radās tas viss iespējas. Bet šobrīd mums ir jāsaprot ar skaidru galvu, ka mēs nekādi nevaram iekāpt savai publikai galvā. Tu nevari iekāpt zilonim prātā un sagrozīt visu pēc savu prātu. Skaidrs, ka padomās. Visi jau tagad sen par mani kaut ko ir padomājuši. Un katrs piekam kaut ko citu. Atkarībā no sava vecuma, dzimuma, gara stāvokļa, no tā, kāds bija jums rīts, vai jūs paēdāt, nepaēdāt, labi gulējāt vai slikti. Ja jūs slikti gulējāt un neesat ēduši, tad jums daudz mazāk patīk šobrīd noteikti nekā tad, ja jūs esat labā omā. Un tā tālāk. Varbūt, ja kādam ir slikta pieredze traumatiskā ar sievieti baltā džemperī un melnās biksēs, tad es te varu vienkārši izstiepties, es viņam nepatikšu. Tā kā tas ir neizbēgami, par mums kaut ko padomā. Bet mēs to nevaram ietekmēt. Tad ko tad mēs varam ietekmēt? Mēs varam ietekmēt to, lai mēs godprātīgi, maksimāli artikulēti, skaidri vēstītu to, ko esam nolēmuši, saskaņā ar savu stilu, savu gaumi, savu saprašanu un savu mērķi. Un tad tas ir iespējami vairāk centrā un desmitniekā nekā tad, ja mēs kaut kādā veidā ļoti domāsim, bet šitie jau tādi noguruši izskatās, tie jau vispār neskatās man virsū. Kā es varētu tagad iepatikties? Ja es te lēkāšu un mēģināšu kaut kā izmisīgi rūpēties par jūsu labsajūtu, beigās tas izskatīsies tipa nožēlojami, vai ne? Tā kā ir jāpatur tas iekšējais kaut kāds kodols, lai mēs spētu noturēties, pat ja kāds mūs sit krustā, mums ir jāmēģina noticēt, ka tas ir tā vērts un ka mēs gal galā panāksim to, ko gribam. Jo ir jābūt kaut kādam mērķim.
Tad, kad tu nāc klases priekšā, tu nenāc atbrīvoties tikai no informācijas. Jo tad jau varētu viņiem iedot izlasīt no līdz, un lai viņi nenāk. Pareizi. Vai vienkārši izsūtīt e-pastā kaut kādu materiālu, lai apskatās. Ja mēs esam satikušies un tērējam šeit viens otra laiku, tad ir, man kā runātājiem tagad pilnīgi a priori jāgrib dabūt jūsu apziņu no punkta A, vismaz uz B. Man ir jācenšas parādīt tas, ko jūs jau zināt, no kaut kāda jauna rakursa. Tātad runātājiem arī klases priekšā ir ļoti jāgrib iedarboties. Un kaut kādā veidā, tad, kad mums ir tas mērķis, tad tās šaubas un tās bailes paliek otrā plānā, jo mums ir vajadzība. Vajadzība, lai viņi uzzina to, saprot šo un atceras vēl kaut ko, vai ne? Un tas ir svarīgāk par to, kurš tur padomā par kurpēm, zeķiem vai par manu balss tembru. Pareizi? Jā? Jā, ļoti labi. Ejam tālāk. Ko cilvēki mēdz sev kaut ko galvā būvēt? Jā, es kļūdīšos tomēr, jā, es nokavēšu, un jā, gal galā es kaut kur pazaudēju savas piezīmes, un jā, pasākums vispār, teiksim, ja runa ir nevis par klases stundu, bet par kaut ko citu, jā, tas ir citur. Man šodien gandrīz tā gadījās. Es aizbraucu uz to Ķīpsels halli, un tad es sāku domāt, kur man vispār jābūt. Tā kā viss var būt, ka mēs darām lietas laikus, ja? Un tad mēs raizējamies, vai es kaut ko pareizi uzvilku, vai varbūt vajadzēja smukāk, varbūt vajadzēja kaut ko košāku vai modernāku un tā tālāk. Un pa galvu maļas vēl tādi neauglīgi jautājumi, kā vispār... Kāds var izturēt to spriedzi un slodzi, ja? Un varbūt pēdējā brīdī jāpiezvan, ka vispār esmu slima. Ja? Jūs redzat, ka tas raisa smieklis, mēs visi pieauguši cilvēki, mēs saprotam, tas ir muļķīgi tā rīkoties. Un līdz ar to rodas jautājums, kā vispār tās psiholoģiskās ciešanas sarežģītos brīžos. Es nedomāju vienkārši stundas, kaut gan arī tādu vienkāršu nodarbību, kas mums ir ikdienā, reizēm riktīgi grūti ir saņemties, jo ir vēlme darīt kaut kādas citas lietas. Un es varu iztēloties, kā mums visiem būs tagad septembrī. Tie, kas ir kaismīgi sēņotāji, ja būs labs laiks, mēs skatīsimies pa logu un domāsim, ak, Dievs, kā gribas tagad uz mežu, nevis uz skolu, nevis pie tiem audzēkņiem, bet kaut kur citur. Un kādā veidā mēs tomēr to varam kaut kā sevi vērst par labu, tas ir darot. Vienkārši praktizējoties. Vienkārši atkal un atkal sākot no jauna un darot, te bija tas atslēgas vārds, no jauna. Tad, kad es biju jauna aktrise, es piedzīvoju to, ko daži piedzīvo pusmūžā. Es piedzīvoju diezgan ātri. Manī bija dziļš aplausiens, jo es sapratu, ka, ak, Dievs, es reizi no reizes atkal un atkal tieši tos pašus komēdijas muļķīgos kaut kādus dialogus risinu vēl un vēlreiz, un ja vēl publika negadās tā smējīgākā, tad tu sev uzdod to jautājumu, kāda vēlna pēc, atkal un atkal to darīt. Un kā to izdarīt tā, lai nav tik pašam tik nomācoši. Izrādās, tur ir tā atslēga darīt no jauna. Iet katru reizi klasē pie saviem audzēkņiem, tā kā tā būtu vienīgā reize vispār manā dzīvē. Kāpt uz skatuves, tā būtu vienīgā man izrāde. Un Astridai Lindgrenai, ja kāds ir lasījis to burvīgo viņas garstāstu Salsvārnes salas vasarnieki, droši vien esat lasījuši, vai ne? Brīnišķīgi grāmata, iesaku. Vēl var paspēt līdz septembrim izlasīt. Tur viņa saka, ka šodien ir tikai viena dzīve. Un tā arī ir. Šodien ir tikai viena dzīve. Tas nozīmē, ka mēs iegremdējamies līdz matu galiņiem tajā notikumā un darām to tā, it kā tā būtu vienīgā reize. Kādā veidā pašā radīt to vajadzību un to dedzību, par ko mēs sākumā runājām, lūk, tas ir tas, kas jums jāatrisina pašiem. Es atklāju ļoti triviālu
veidu, ka tad, kad es esmu nogurusi, man ļoti palīdz viens saldējums un kafija. Un, ja atcerat likties šausmīgi smieklīgi, un sirds un asinsvadu sistēma droši vien nesaka paldies ilgtermiņā, bet tajā brīdī, kad tu esi izsmēlies, nogurs un tevī nav tā prieka, nu tad labāk ir drusku to cukuru uzņemt un būt ar jaudu, nekā aiziet šļauganam un pēc tam būt vēl bēdīgākam, jo es izdarīju nepārāk labi vai, nevienam tas īsti nebija vajadzīgs. Tā kā var sakot, darīt kā vienīgo reizi. Kas ir mūsu spēka faktori? Man liekas, ka ļoti svarīgi ir kaut kā tikt galā ar to jūkli, kas galvā. Jo stress ir nevien aiz bailēm, bet stress ir arī aiz pāratbildības. Un te es varbūt nonāku kaut kādā pat drusku pretrunā. Es jums saku, jādara tā kā vienīgo reizi dzīvē. Un reizē tā atbildība varētu radīt, bet kā man izdarīt tik labi tā tiešām, lai uz mūžīgiem laikiem man pašai ir bauda un visiem ir prieks. Meklēt tos stimulus tajā momentā tu vari tikai tad, ja tu tiešām atbrīvojies no liekajiem visiem mošķiem savā galvā. Un tur man personīgi ļoti palīdz elpošanas kontrole, elpas kontrole, jo tu elpo lēnāk un apzinātāk, jo sirdsdarbība palieninās un apskābekļojas smadzenes, un viss liekais tiek aizvērtīts prom, tāpēc, ka tu sāc apzināties, kas šī momentā ir svarīgi un ko es varu darīt. Tad, protams, pārliecinoša ķermeņa valoda, ko mēs vispār varētu tūlīt paprovēt. Ja kāds ir bijis kādā manā seminārā, piedodiet man atkārtošanos, bet man ļoti gribētos, lai jūs tagad sajūtat to brīnišķīgo pārmaiņu, kas varētu notikt, ja mēs drusku pamainam savu ķermeņa konfigurāciju. Vienkārši apsēžamies tā brīvi, tā, ka sēžam vieta izplūst kā ķīsels pa krēslu. Tā, ka vienkārši tā izlīst pa visu sēdekli. Un tagad noliekam apakšdālmus uz augšstilbiem un blenžam grīdā. Tātad apakšdālmus uz augšstilbiem, skatāmies uz grīdu. Kas tur tepiķis ir vai kā, papētam savus kurpes, atbrīvojamies totāli. Un tagad pamēģiniet paši pie sevis tā godīgi pateikt, es esmu ļoti, ļoti laimīgs. Paldies, ka jūs sasmējāties. Jo, piekritīsiet šitādā pozā, necik laimīgs tu nejūties. Jā, varbūt atbrīvots, varbūt tu jūties tāds atslābinājies, bet negluži laimīgs, vai ne? Tagad ir otra daļa eksperimentam. Pamēģiniet apsēsties nevis uz visa krēsla tagad, bet uz pusītes vai uz trešdaļiņas. Tikai nenogāzieties. Ja? Abas pēdas ir atbalstītas pret zemi. Sajūtiet, kā pēdas izstiepjas, izplešas apavā. Un iztaisnojam muguru taisnu, pleci aiziet atpakaļ un uz leju. Tātad atpakaļ un uz leju. Ļoti labi. Un sajūtam, ka mēs tagad paceļam šeit te zodu uz tādu iedomātu milzīga ābola. Pilnīgi ne, varbūt pat greifrūtu vai pamelo. Un lēni pagroziet galvu, bet tā lēni no augšas apskatiet, ir kaut cik solīda publika apkārt. Ir kaut cik normāli apstākļi šitādai konferencei. Jā, paskatieties. Un tad skatieties tajā košajā, tur tajā fonā tālu pār manai galvai un pasakiet katrs pie sevis, es esmu totāls neveiksminieks. Nebūs, vai ne? Tāpēc, ka tu jūties pasaules karalis, un tu sāc domāt, ka es daudz labāk šitādu lekciju novadīt par to daudziņu, ne? Un pilnīgi iespējams, ka ļoti pamatoti. Tāpēc, ka, protams, ka tad, kad mēs izslejamies tā ķermeņa savāktā staltā poza, raisa mūsos visus mūsu iekšējās rezerves un iedarbina pašapziņu. Tas ir brīnišķīgs instruments, to dara atcerēties. Ja velkamies uz darbiņu no rīta tādi sagrausti un nav atbildēti e-pasti, un tur vēl kaut ko dzīvesbiedrs kaut ko gribēja, vai, bērni neklausīja, un kaut kādas tur stundas šodien ļoti daudzas, ejam, velkamies, tad ir vērts iztaisnot muguru un noiet vienu kvartālu vai, meža
kaut kādu loku, kur nu katrs iet, ja, kaut kādu vienu gabaliņu ar staltu muguru. Pēkšņi ne tā, ka tās problēmas pazuda, bet mēs sākam pamanīt debesis virs galvas. Mēs sākam pamanīt, ka kaut kas ir risināms mūsu dzīvē. Tas sastrēgums ir atrisināms. Un mēs sajūtamies labāk, un diena aiziet ar citu jaudu. Un tad vēl, protams, ir pareizi jānoformulē mērķis kaut kādam konkrētajam verbālajam aktam, ko mēs veicam klasē, kaut kādai vienai stundai vai vienai sapulcei, ir jābūt ar mērķi, ko es gribu nevis pateikt, bet ko es gribu, lai viņi patur prātā, ko lai viņi izprot, ko lai viņi atceras no manis teiktā. Tad, kad es pozicionēju mērķi uz viņiem, uz auditoriju, tad tas nozīmē, ka mēs uzreiz kļūstam ļoti motivēti runātāji. Mums vajag, lai saprot, mums vajag, lai ieklausās. Tas nozīmē, ka acis visu laiku mums būs vaļā, mums būs aktīvs acu kontakts, jo mums interesē, lai tie cilvēki dabūtu to, ko mēs viņiem dodam. Tas ir ārkārtīgi svarīgs moments, ko mēs vēlamies, lai viņi atceras, ko lai viņi prot atšķirt. Veco vielu no jaunās, kaut kādas vecas paņēmienus no modernākiem. Ko lai viņi atceras? Nu, lūk, un tad, ja tas mērķis ir šādi pozitīvi un konkrēti formulēts, tad mēs esam ļoti efektīvi. Nu, vēl stimulējoši, protams, iedarbojas šis citāts, ko es izlasīju vienā grāmatā par publisko runu, ka neatkarīgi no tā, kas ir mūsu iemesli vai mērķi kaut kā publiski runāt, nu vai tas ir klasē vai dzimšanas dienā, bērēs, kāzās, kaut kur uzstājoties, tad mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs tiekam pār tām savām šaubām, bažām un iekšējiem diskomfortiem, mūsu prāts attīstās. Mēs iegūstam spēju redzēt, sajust un kaut kādā veidā iedarboties uz pasauli daudz dziļākā un stimulējošākā līmenī. Tas ir tas, kas varētu mūs kaut kā skolotājus celt spārnos. Mēs taču gribam piedzīvot pasauli krāsainākā, stimulējošākā, bagātinošākā līmenī. Nevis visu laiku rotēt, rulēt pa garlaicīgu šoseju. Mums gribas kaut kā tā, lai ir interesanti, lai ir ar atdevi, lai ir tā, ka ir ko atcerēties. Nu tad, protams, ir brīnišķīgi veidi, kā mēs varam noskaņoties dienai no rīta. Nu, personīgi man patīk to darīt no rīta, un tad tā diena arī aiziet ar citu jaudu, un citi cilvēki saprot, sadzird teikto labāk. Tad, ja mēs esam veikuši šādus tādus vingrinājumus, piemēram, man patīk Vim Hofa elpošana. Ja jūs kaut kā ieintriģējaties, es vairāk neko daudz nestāstīšu, atradīsiet, iegooglēsiet, ir grāmatas par Vimu Hofu, šo brīnišķīgo, harizmātisko nīderlandiešu pārcilvēku pēdiņās. Viņš ir radījis tādu metodiku, kas strādā ne tikai viņa gadījumā, bet kas strādā arī citu cilvēku dzīvēs. Un lūk, jūs redzat savā priekšā komēdija aktrisi, kas ir, veicot Vim Hofa vingrinājumus, aizstāvējusi doktora disertāciju. Es nedomāju, ka es to būtu izdarījusi. Es nebūtu. Man pietrikt pārliecības, pietrūkt. Paldies! Es to nesaku, lai lielītos. Vienkārši es gribu jūs kaut kā sakārdināt, painteresēties par šo metodi. Jo tad, ja mēs sākam iet no rīta vēsās dušiņās un varbūt pat peldēties visur, kur vien iespējams, mēs dabūnam to mūsu kapilāru masāžu, mēs stimulējam sevi tā, ka arī prāts asāk darbojas. Mēs labāk spējam artikulēt un dabūt īsto vārdu uz mēles. Un noticam saviem spēkiem, jo tie spēki sāk vairoties. Tāpēc varbūt ir vērts 10 minūtes no rīta pasēdēt divānā, tāpat kā daudziņi sēž 6,5 gadus jau katru rītu. Nu, varbūt Jāņos es to no rīta neizdarīju, bet vispār es to daru katru rītu. Un elpoju, un pēc 30. izelpas neelpo, nemaz ilgi. Cik var, ja?
Tad, kad nevar vairs, tad jāelpo, paņem to elpu, tur 15 sekundes, izpūš un sāk visu no sākuma. Kas tur notiek? Pilnīgi hiperventilācija, ja? Tad elpas aizture, kas mūs radina pie stresa momentiem nezaudēt galvu. Mēs radinām sev pie grūtībām, ka ja tu aizturi elpošanu, tu nemirsti, viss ir labi. Ja? Tātad tas mūs norūda pret grūtībām. Un tu jūties apskābekļots pēc šiem 3 tādiem cikliem visai dienai un ir ārkārtīgi labi, ja dzīs nagliņu sienā, ja dzīs precīzāk, brauks pie stūres, mierīgāk, savāktāk, precīzāk. Un, ja būs kaut kas jāraksta, kaut kādas atskaites vai vēstules, uzrakstīsi ātrāk, domas labāk formulēsies, tas taču ir kārdinoši, vai ne? Varbūt, ja 1 vai 2 no jums pamēģinās, es jau jutīšos gandarīt, ka sēkla ir auglīgā zemē kriturs, un es pavēlti neesmu to izstāstījis. Tad, protams, dziļā elpa, pilnā elpa, kur mēs darbinām ne tik vien krūšu augšējo daļu, kā stresā mēs darām, elpojam ļoti sekli un ļoti tā, ļoti nevienmērīgi, un tad mēs radām tā saucamos tos baltos plankumus apziņā, kad pēkšņi, nesaprotu, es jau to teicu vai neteicu, kas man tagad bija jādara, ja? Tas rodas skābekļu bada dēļ. Mums ir tas saucamais hipoksijas stāvoklis un rodas tāds kā apziņas plīsums, ka kur es esmu, kas man jādara. Ja mēs apskābekļojam vienmērīgi smadzenes, tad mēs varam daudz labāk funkcionēt un domāt. Tātad jāelpo ne tik ar augšējo vai vidējo, arī ar apakšējo daļu, bet ja visu to kopā māk pieslēgt un palēnina ritmu, mēs ātri varam savest kārtībā stresa pilnu ķermeni. Un vēl ir brīnišķīgs veids, strauja sasprindzināšanās un atslābināšanās, kas iedod to momentu, ka mēs strauji varam izmainīt no nervozitātes sevi uz tādu dziļu mieru. Es jums tikai parādīšu, netaisīsim kopā, jo laiks iet uz beigām. Tas ir tā, ka tu esi nobijies vai satraucies vai kaut kā citādāk jūties diskomfortā. Tu atrod sev vietiņu, kur neviens neredz, ielpo, aiztur elpošanu, redzat, sasprindzināts ir viss, ja? Kāja pirksti arī sasprindzināti, vēders, dibens, viss. Un tad izelpo, un nav vairs iekšējas kapacitātes drebināties un klabināt zobus. Mēs esam atslābuši. Un tas ir brīdis, kad iet pie direktora prasīt algas paaugstinājumu. Tas ir brīdis, kad jums iet iekšā kaut kur eksāmenā, ja jūs vēl varbūt kāds studēsit, vai pastāstiet saviem audzēkņiem par šito te, es to saucu par Parkinsonu, bet drusku nekorekti jau tas ir. Tas sasprindzināšanās, atslābināšanās vingrinājums iedod strauju, jaunu tādu skābekļa joņošanu pa organismu, mēs skaidrāk varam domāt. Tātad šie te vingrinājumi ir tādi, kas mūs ved tuvāk tam, ka mēs varam drošāk, skaidrāk, labāk runāt. Un tā. Ko mēs reizēm domājam par saviem tiem, kas sēž klasē, vai varbūt nezinu par vecākiem, kas atnākuši uz sapulci? Mums neskapēc liekas, ka viņi te tā kā pietupās tikai pa ceļam, tā kā bezmaz uz toleti. Tā gluži nav. Ja jau viņi atvilkās, tad viņi kaut ko grib no mums. Mums jānotic, ka viņi kaut ko vēlas. Un es jūs saprotu, ka tā var rasties kaut kādas šaubas. Man arī šodien likās, es nācu un es teicu Baibai, kur man uzaicināja, ja tur kāds sēdēs, es viņus tiešām no viss sirds apbrīnoju, droši vien viss būs aizgājuši jau mājās, jau skaista vasaras diena. Nē, tā nav. Tie cilvēki, kuri ir ieradušies, viņi grib kaut ko sakarīgi dzirdēt. Tad ir jānotic, ka tas dialogs var būt pilnvērtīgs. Un nav tā, ka viss tikai šausmīgi trinās un gaida, kad viņi beigs. Jā, varbūt daļa tā domā. Bet lielākā tiesa noteikti grib te atrasties. Jo, ja negribētu, pieceltos un iziet, vai ne? Jo nav jau tā, ka kāds tā kā padomju laikā stāv un atzīmē čekas kaut kādos papīros, bija vai nebija.
Nu, tad vēl man ļoti, piemēram, palīdz tā doma, ka visi cilvēki ir ok. Arī tie, kas tā kā bišķi noguruši izskatās. Mēs jau nezinām, varbūt viņš ir ar savu zīdainīti nomocījies visu nakti un tagad ir laimīgs, ka var pasēdēt mierā un acīs miegs ir nevis tāpēc, ka mēs garlaicīgi runājam, bet tāpēc, ka vienkārši tie ir objektīvi apstākļi. Cilvēks, kas nav gulējis, ir miegaināks. Un tā tālāk, respektīvi, mums ir jāpiedod ikvienam, jo visi cilvēki ir, ja ne labi, tad vismaz ok. Ja? Šis te angliskais teiciens labāk atspoguļo lietas būtību, tāpēc, ka tas rāda, ka jā, cilvēki reizēm tiešām ne tikai nav labi, viņi reizēm ir atbaidoši un rīkojas atbaidoši, bet tomēr katrs izvēlas dotajos apstākļos to labāko. Un ja kāds nemat ar tomātiem, tad liels paldies. Paldies par to pašu. Tā kā mums ir jāmēģina kaut kā pieņemt, ka cilvēki var būt dažādi. Jā, dažs var žāvāties, dažs var pakasīt degunu, dažs var varbūt tā kā izskatīties drusku dusmīgs. Tā var būt, varbūt viņš kaut ko sliktu apēda, varbūt viņam tikko, nezinu, sieva no viņa aizgāja. Tā kā tas ietekmē ne tikai tas, ko mēs darām, bet kā jau atgriežoties pie tiem šķēršļiem, arī tas, kas notiek ar tiem cilvēkiem un ar viņu apkārtni, tā teikt. Nu, mums, protams, ir ļoti svarīgi, ja mums ir vēlme tomēr tērēties un darboties ar runātu vārdu, tad, lai mēs būtu saprotami un sadzirdami, ir svarīgi, ka mēs apzināmies, ka tas iemesls ir, ka mēs gribam taču kaut kā mainīt to viņu psihofiziku no inertas uz stimulētu, iedvesmotu, no tā, ka mēs viņus esam aktivizējuši, uzlādējuši un kaut kā ietekmējuši sev ieinteresētā virzienā, iedvesmojuši gal galā. Nu, tad te es atļaujos ar ļoti tādu bezkaunīgu pašreklāmu nodarboties, jo patiešām man liekas, ka šito grāmatu jums vajag. Te ir apkopots viss tas, ko runas skolas ietvaros kādreiz cilvēki pirka par nenormāli dārgu naudu, un tagad tas viss ir vienos vāciņos, ļoti skaidri, vienkārši. Iespējams, tas var noderēt jūsu audzēkņiem, bet iespējams, ka tas var noderēt jums pašiem par runas struktūru daudz visa kā. Un, lūk, pameklējiet Zvaigznes ABC grāmatnīcās, un tur ir iekšā QR kodi, kur arī šis te Parkinsona vingrinājums parādīts, elpošanas vingrinājumi aprakstīti un par balsi, par to, kādā veidā mums labāk ar auditoriju justies vienotiem uz vienas kopīgas platformas, tad, kad mēs gribam būt sadzirdēti. Nu, tad vēl pirms es pavisam to visu vēdu uz finālu. Jā, lūdzu. Jūs varat pēc tam, jā, labi. Es gribēju izstāstīt vienu piemēru no vienas manas draudzenes dzīves. Es neteikšu, kā viņu sauc, jo tas nav svarīgi, bet tas liek aizdomāties, ka reizē mūsu varā ir liels spēks. Nu, tā tad man draudzenīte stāsta, ka tajā darba vietā, kur viņi ir kaut kādas inovācijas un optimizācija un tā tālāk, un visi veidi kaut kādi uzdevumi tiek pārstrukturēti, mainīti, un viņai, kas ir visu laiku darbojusies ar konkrētām valodu grupām, saziņai ar konkrētām valstīm, tur tirdzniecības sakaros, pēkšņi tiek paziņots, ka, zini ko, tev vēl būs jākomunicē arī ar Somiju. Un cilvēks, kurš ar skandināvu valodām ir darbojies, bet somu valoda ir somugru un pilnīgi kaut kas cits, un tas ir tā, ka tur nav nekā kopīga, var teikt. Pēkšņi tu saproti, ka vēl bez tā visa, ko tu jau dari, tev ar Google Translate būs jāraksta somiski vēstules un tā tālāk, ja, un jākomunicē pa telefonu. Un viņa man stāsta, ka viņa viss iet prom, viņa nestrādās vairāk, viņa to nevar, un viņa pateiks arī, ka ja viņai tas jādara, tad viņa ies vienkārši projām. Un tā viņa brieda kādu nedēļu, un bija dziļā iekšējā krīzē, tāpēc, ka baila arī zaudēt darbu.
Un tad pēkšņi vienā dienā es viņai zvanu, un viņa ir tik priecīga. Un es saku, kā tev tur beidzās? Viņa saka, es aizgāju, pateicu, ka es to nedarīšu. Un ja viņi man liek strādāt ar Somiju, es eju projām. Un es saku, kā beidzās? Viņa teica, nu labi, tad nestrādā ar Somiju. Tātad, ko es jums gribu teikt? Reizēm vienkārši ir jāsaņem drosme un jāsarunājas. Un varbūt nav vērts veselu nedēļu ilgi briest, varbūt ir jāsaņem drosme un jāpasaka pēc būtības, un tad tas arī garantē, ka mēs esam sadzirdēti, saprasti, jo runa un tā komunikācija nav kaut kāda konstanta lieta ar jau iepriekš ieprogrammētu rezultātu. Tas ir process. Un tas ir notikums, un tā pret to arī vajag attiekties. Lūk, es jums saku lielu paldies, un tad būs jautājums. Ja? Jā, mums ir mikrofoni. Pirmais jautājums bija dāmai zaļajā kreklā, pēc tam paņemsim vienu jautājumu tur un tad šeit. Bet mēģinam bez varbūt gara ievada uzreiz jautājums un ķermies tādu. Paldies! Liels, un mans jautājums bija tāds, vai jūs vienmēr esat bijusi sadzirdēta un kāds ir bijis interesantākais veids, kā to panākt? Jo mums kā skolotājiem reizēm uz galvas jāstāv, lai mūs sadzird. Varbūt dalāties pieredzē. Jā, varu padalīties. Nebūtu nav bijis tā, ka es vienmēr esmu sadzirdēta. Tad, kad es biju mazmeitenīte, tad vispār es reizēm pat mājas kaut kādās viesībās, kur bija kaut kādi cilvēki no malas un bija kāda interesanta saruna par kaut kādām sevišķi grāmatām. Man likās, ka man ir ko piebilst, un es reizēm tā sirds man klauvēja krūtīs tik skaļi, ka man bija bail kaut kā saņemties, un es vienmēr nokavēju to īsto brīdi, un tad jau pēkšņi jau runāju par rasolu vai par desām, par kaut ko citu, un tā es arī vispār pat nepateicu. Bet tad, kad es biju tik uz daudziem saviem iekšējiem šķēršļiem pāri un jau strādāju kultūras akadēmijā kā pasniedzēji, tad pirmajos 2 gados man bija ļoti grūti pašai ar savu pietāti tikt galā, jo es sēdēju katedrā pie viena galda ar sevis apbrīnotajiem profesoriem, ar Māru Ķimeli, ar Mihailu Gruzdovu, ar Pēteru Krilovu un tā tālāk. Visi šie brīnišķīgie pasniedzēji, Aina Matīs un tur vēl kolēģi. Un es vienmēr kaut kā kautrīgi kaut ko mēģināju piebilst, vienkārši nedzird. Vispār pat nereaģē. Un tad vienā reizē es sāku domāt, ko es mācu tiem skolniekiem, saviem studentiem. Sapratu, ka vajadzētu varbūt parunāt balsī. Un es vienkārši vienā sapulcē saku, es personīgi domāju, ka ir tā un tā un tā. Pēkšņi pagriezās pret mani, pēkšņi sadzirdēju vienkārši no tā, ka es ierunājos savā torsa balsī. Viss. Un tā arī bija atbildes jautājumi. Jo izrādās zinātnieki ir pierādījuši, tas pat nav nekā vairs jāpierāda, ka cilvēki neatkarīgi no vecuma, dzimuma, citu cilvēku runu novērtē tā, ka tās balsis, kas ir tembrāli zemākas un spēcīgākas, tās viņiem izklausās kompetentākas, ja, tie cilvēki viņiem šķiet gudrāki un kas vēl interesanti, uzticamāki. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no dzimuma mums ir vērts runāt tembrāli zemāk, ja mums gribas atstāt tādu iespēju, ka mēs šeit kaut ko saprotam vispār. Ja? Lūk, tā ir man atbilde. Lūdzu nākamo jautājumu. Es vēlos pateikt... Jā. Vēlos pateikt jums mīļš paldies par tik brīnišķīgu lekciju no visas sirds. Un lūdzu pasakiet 3 vārdi, kas asociējas ar konferenci Izaugsmes kods. 3 vārdus, kas asociējas ar... Jā, uzmanība. Uzmanība ir vārds numur 1. Klusums. Doma. Lūk. Nu, rekā, pat Viktorīnā piedalījāmies. Jā. Labi, tas arī viss, jā. Mums ir vēl viens jautājums šeit. Būs? Labdien!
Man ir jautājums, kā jūs varat ieteikt, iedrošināt runāt tos audzēkņus, kas savas kautrības dēļ vienkārši nevēlas runāt, bet viņi zina? Paldies. Viņi zina to, viņiem ir kautrējas. zināšanas, viņi ir apguvuši, mācījušies. Jā. Es domāju, ka viens no veidiem varētu būt kaut kāda individuāla saruna ar to cilvēku. Vēl un vēlreiz, varbūt pat vairākas reizes ar viņu ir jārunā. Ka ir jāmēģina viņu pārliecināt par to, ka tie, kuri runā, dzīvē tiek tālāk. Varbūt, ja tas nestrādā, tad var teikt, ka tie pelna vairāk. Ja? Un vēl trešais padoms, ka, teiksim, ja atliek tikai sākt, jo tu vairāk to dari, jo tev vieglāk, un ja tev tā kā mazāk pēc tam to šķēršļot, jo tev vairāk arī sāk iepatikties. Tā kā ir iespēja no tiem, kuri baidās, jūs arī redzat savā priekšā tādu cilvēku. Ja? No tiem tikt tajos, kuri to grib un var darīt, un pat izjūt zinām gandarījumu to darot. Tā kā tā. Es jums saku milzīgi paldies par tiešām klusumu, vērību un domāšanu. Un arī pateicība no mums. Jā, Dāmas un kungi, šarmantā, erudītā, iedvesmojošā Zane Daudziņā. Paldies. Paldies.